nezinu, bet tas būs stāsts īstenībā. Es tādu baigi negatavoju stāstu. Es tagad lieku saviem gatavot stāstu Ziemassvētku. Jā, par sevi, īstenībā ir svarīgi droši vien sākumā teikt par to, kāpēc es atnācu uz iespējām misiju. Tā pamatlietas īstenībā bija divas. Viena bija tā, ka es pats biju, kā mēs visi, izgājuši cauri vidusskolai 3 gadus. Un pabeidzot vidusskolu, tu nedabūtu to sajūtu, ka tu esi gatavs kaut kam tālāk. Un līdz ar to tas jautājums bija, ko mēs darām šie 3 gadus. Ja es gribu iet uz konkrētu augstskolu, tad attiecīgi, kāpēc man nav kaut kādas prasmes, kurām man bija jābūt. Otra lieta, kas ir būtiskākā bija, varētu teikt 2 vārdi - izaicinājums, atbildība, kas mazāks ir par katru cilvēku, kurš īstenībā meklē kaut kādas lietas, ko viņš gribētu darīt. Un tā lielākā ir manuprāt, tas izaicinājums, kas priekš manis ir ļoti svarīgs un vienmēr bijis svarīgs. Tie bija tādi 2 lietas, ar ko es atnācu uz iespējām misiju. Pusotrs gads pagājis, un īstenībā es gribētu pieminēt, es iegāju skolā ar vienu. Principā es iegāju skolā, un tu redzi klases, tu redzi vispārējo, un klases cepās un par to, kā tu tagad gribi strādāt, un cepās par kvalitāti un vispārējo. Un īstenībā tagad pagājis pusotrs gads. Un tas bija tas, ar ko es ienāku skolā, un arī daru to. Tā ir vēsture politika priekš manis, un droši vien fizika, ķīmija varbūt dara citādāk. Tā ir viena lieta. Ko man vēl? Es īstenībā nezinu, jums jājautā ir, un tad es varēšu Varbūt tu paņem kaut kādu gadījumu no savu veiksmu stāstu, ko stāstīji Vasaras akadēmijām, kas tev vispilgtākais tev bija tā par projekts, tas par... Konkrēts piemērs 12. klasē pagājušo gadu tēmu absolūti savs, droši vien galēcīgi padomju laika, vai ne? Un tagad tā ideja droši vien, iesim cauri padomju laikiem, pierakstīsim, rakstīsim ieskaiti. Ieskaits, protams, nav, un mēs strādājam pie projekta, kas saucās īstenībā atmiņu stāsti. Un mēs īstenībā zinām, cik ļoti ir svarīgi, par to runā ļoti daudz, cik ļoti svarīgi saglabāt ir kaut kāds cilvēku atmiņas, to, ko viņi redzējuši savām acīm, šīs lietas, ko dara tagad vēsturnieki šausmīgi aktīvi, jo mēģina saglabāt tās lietas, ko viņi nav izdarījuši agrāk. Tāds ir brauc gan uz Sibīrijām un Ukrainām, saprast. Un es uztaisīju 12, lai viņi iet pie saviem vecākiem un prasa lietas, un es fokusēju to stāstu skolu, kā vidi, vai ne? Skola agrāk, un kāda viņi ir tagad. Un es to dalīju 3 līmeņos, kas bija tagad vecāki un vecvecāki, kas īstenībā vecvecāki iestieps jau 30. gados, kas vēl interesantāk. Un nenormāli komplekss liels darbs, kas prasa nav daudz prasmes. Un sākumā 3-4 stundas mēs pavadījām vienkārši runājot par to, kas ir labs stāsts vispār. Mēs runājam par to, kā raksta atmiņas, kā vispār intervēt cilvēkus, jo viņi nav gatavi šādām lietām. Un tikai tad mēs arī varējām ķerties pie kāda reāla rezultāta. Parasti teikt, tu pazaudē 4 stundas, tās 2 nedēļas. 2 nedēļas tu pazaudē uz pļāpāšanu. Bet tā nav pļāpāšana, tā ir vienkārši strukturēta strādāšana un domāšana, aktualizēšana. Un tas ir baigi svarīgi. Un šādos projektos sevi īstenībā cauri visu gadu. Tie ir atmiņas stāsti, tie ir kaut kādas publiskās runas, tie ir tās. Tagad mums ir Ziemassvētku stāsti, kas ir īstenībā prasme viena vairāku mazu tekstu pārveidošana vienā labā tekstā, kur tu ieliec mēķi, viens liels salipināts teksts no visādām lietām kopā, kur tu veido, mēs zinām labus stāstus, mēs zinām kaut kādu Annas Frankas dienas grāmatu, mēs zinām Grega dienas grāmatu, kas ir aktuāli. Mēs zinām, tagad ir video, piemēram, pirms pāris gadiem mūsu filmē Rīgas reklāma, kas ir, ko skolēni visi atzīst nenormāli labs stāsts. Un tagad ir ietie Ziemassvētku stāsti, un īstenībā pie manis ienāktu, varbūt kāds vēstures skolotājs teikt, Klau, šitas taču nav vispār mācību saturā, šitas neiet vispār kopā vēsturi un tā tālāk.
Bet es nezinu, kas ir vērtīgāk, iet Ziemassvētkos mācīties par Romas impēriju un neaktualizēt šīs lietas, vai arī tomēr parunāt, nevis parunāt īstumā, ritīgi iedziļināties latviešu tautas ticējumos, kas pa Ziemassvētkiem, vai saprast, no kurienes celšos piparkūkus un tādas lietas. Manuprāt, tās lietas, ko es jau redzu, man viena 12. klase jau sāk šitās lietas nest uz klasi. Viņi to dara ar nenormālu aizrautību. Tas ir tā, ka nav Romas impērija vai nav padomju laika tagad, bet ir lieta, ko es varbūt Ziemassvētku vakarā ģimenei pie galda varēšu pastāstīt par kaut kādām lietām, par ticējumiem, ko daudz aizķērās. Tā kā šādi patstāvīgās lietas, kas ilgst īstumā gandrīz mēnesi, kur viņi strādā patstāvīgi stundās, un es esmu par to, ka mēs strādājam skolā, priekškam skola ir domāt, ne jau atnākt un pierakstīt. Skola domāt, lai šeit mācītos mājās, mēs varam vai atkārtot, vai cits, piemēram, nezinu, droši vien citur tāpatās ir nolēni nenormāli daudz ārpus stundu pasākumu, kas aizņem ārpus tik daudz laika. Un, ja tu uzdod mājasdarbu kaudzes, tad tas ir vēl viena lieta. Droši vien, ka 40 minūšu stundu ir pilnīgi pietiekoši, lai, ja tu viņu izplāno ļoti labi, man liekas, pietiekoši, lai izdarītu to, ko tu gribi izdarīt. Īstumā tās 2 stundas nedēļā, ja mēs paskatāmies mēnesī tās 8 stundas, man liekas, ka pa 8 stundām var uztaisīt labu individuālu darbu, kur tu ieliec iekšā ļoti daudz prasmes, mācies strādāt patstāvīgi. 12. Es domāju, ka noteikti jau novērtē, ko nozīmē strādāt patstāvīgi augstskolā, jau neviens nediktē un tā. Bet, lai tas būtu labs stāsts un lai viņš tā kā aizrautu pārējos, manuprāt, tur ir jābūt kaut kam vairāk nekā pateikt uzrakstīt stāstu. Un kas ir nenormāli būtiski, ko es daru tagad aizvien vēl vairāk, ir nenormāli būtiski rādīt piemērus. Jo, ja man kāds pasaka uzrakst labu stāstu, tad pret ko man mērīt? Man jau nav neviena laba stāsta priekšā. Kā es varu uzrakstīt labu stāstu? Es esmu 5 gadus nomācījis augstskolā, bet ja man iedot kaut kādu darbu un pateikt, izdari šito, tad man tagad būtu, iedot kaut kādu bišķi parunāt par to, kas tas ir. Tas būtiski ir likt piemērus iekšā, jo es domāju, jums katram ir kaut kādas situācijas no skolas, kad jūs redzat, ka īstenībā jūs varētu kaut ko izdarīt, bet skolotājs jums ir pateicis, ka izdara šito, bet neiedot tālāk. Kā tad šis jādara vai nav parādījis iedars piemērus. Kā tas jādara, tas būtiski. Par pamatu motivāciju viņiem kalpoja jau pašas darba formas, kur viņi saredz, ka tas nav par to, lai es papriecātos mājās par skaistām bildēm vai foršiem referātiem, bet tas ir par to, ka tas viņiem noderēs vēlāk. Tas ir par to, ka šis paliks bibliotekā un to darbu redzēs 800 skolā. Tas ir par to, ka tad, kad es aiziešu uz augstskolu, es mācīšu labi prezentēt. Tas ir par to, ka es aiziešu, iešu darbā vai aiziešu augstskolu vai iešu darba interviju, un es mācīšu labi runāt. Manuprāt, un es sākumā arī aktualizēju, jums šitas būs vajadzīgs tur un tur. Tas vienkārši pateikt, jo īstumā tad darba pieredze ir plaša un 5 gadi, 6, 7 jau nomācīt augstskolā. Es redzu vienkārši tās lietas, kas ir vajadzīgas, kur es pats jūtu, ka es neesmu gatavs viņam. Man nav bijuši gadījumi, kad cilvēki neteiksim, paraujās, bet saka, priekš kā mums tas.